Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 26. uzdevums. Tā ir mūsu trigonometriskā funkcija. Mums ir kosīnus grafiks, kurš viņš ir bišķi pabīdīts. Labi. Mums vajag aprēķināt funkcijas vērtību, ja x pīd līdz 3, ieliekam pīd līdz 3x vietā. Ja un redzam, ka mums rakstīts ir aprēķini, nevis nosaka no grafika, tad tā arī mēs daram. Tāda x vietā ieliekam pī dalīts ar 3, un tad mums sanāks kosīnus x vietā pī dalīts 3 mīnus pī dalīts ar 6, novienādojam saucējus, sanāk kosīnus 2 pī dalīts 6 mīnus pī dalīts 6, uzrakstam uz vienas daļas, kosīnus 2 pī mīnus pī dalīts ar 6, kas sanāk būs kosīnus pī dalīts ar 6. Un tagad bliežam uz trigonometrisko riņķi, kosīnus pī dalīts 6, pī dalīts 6 atrodās šeit, kosīnus atrodās šeit, savienojam, sāk no 3 dalīts ar 2. Tālāk, funkcijai, intervālā no mīnus pī līdz 2 pī, ir cik funkcijas nulles. Atceramies, funkcijas nulles ir krustpunkti ar x asi, tātad no mīnus pī līdz 2 pī, mēs redzam 3 funkcijas nulles, uzzīmē funkcijas 2 reiz tā pati funkcija. Ja vienīgais mainās, ka mums tiek pierēzināts 2, klāt, kas nozīmē, ka katra vērtība būs vienkārši 2 reizes lielāka. Ja te bija 0, tad 0 reiz 2 tāpat paliek 0. Ja te bija 1, tad 1 reiz 2 būtu 2. Tā kā ir 0, reiz 2 ir 0, 1 reiz 2 ir 2, nu mīnus 1 reiz 2 ir 2, un tad 0 reiz 2 ir 0, un tad pa lielam mēs dabūjam tieši to pašu, bet viņš iet bišķi augstāk. Jo ja pats kosīnus ir tikai no mīnus 1 līdz 1, tad ja mēs pierēzinām klāt 2, tad tas tagad ir no mīnus 2 līdz 2, un tad mums sanāk būtībā tas pats, tikai tas grafiks aiziet augstāk. Jā, nu pilnīgi traģisks zīmējums, bet galvenais, ka ir tās svarīgākie punkti ir atlikti un tad ar līnijām savienot. Un uzdevums ir atrasināts.